Kamēr Talsu objektus vērtē balvas gada labākā būve Latvijā saņemšanai, tikmēr topošie arhitekti domā, kā uzlabot pilsētainavu. Vakar jaunieši ieradās Talsos, lai apskatītu radošo sētu, Talsu ezera promenādi un citas vietas, taču galvenais uzdevums bija apskatīt vecā pasta ēku, lai izveidotu tās jauno pārbūves projektu. Tikšanās ar arhitektūras fakultātes 3. kursa studentiem notiek, lai topošie arhitekti iepazītu dažādas būves un to konstrukcijas. Viena no šādām būvēm, ko studenti apskatīja, ir vecā pasta ēka. Kopā ar citiem arhitektiem, māksliniekiem un būvuzņēmumu pārstāvjiem topošie arhitekti domāja, kā attīstīt šo kvartālu starp Lielo Zvaigžņu un Krišjāņu Valdemāra ielu. Ko jūs apspriedāt? Šodien mēs apskatījām vietu. Studentiem mēs esam to programmu sastādījuši, ko mums piestādīja talsinieki, ko viņi gribētu redzēt. Konkrēti pasūtītājs grib redzēt 3 stāvu māju. Ļoti svarīgā pašā centrālajā vietā, kur ir ļoti svarīgs tas Brodvejs, tas, kā sauc žargonu valodā Brodvejs, kas ir, teiksim, pilsētas centrs ar pareizā mērogā, pareizā augstumā, modernu arhitektūru. Mēs jau neatkārtosim nekādas tur vecās formas un pakaļdarinājumus. Mēs taisīsim tā, kā to šodienas laikmets prasa. Ja 3. kursa studenti pārbaudīs tās labās iespējas, kas varētu atdot Talsu vēsturiskam centram to mērogu, kas kādreiz ir bijis un izjaukts ar šo telefonu centrālu ēku, tas būtu ieguvums visiem. Tur būs biroji, dzīvokļi, tirdzniecība, viss, kas sabiedrībai vajadzīgs centrā. Centram jādzīvo, jābūt sabiedriskam. Kāpēc studenti arhitektūras tiek piesaistīti? Tāpēc, kad es esmu pasniedzējis tur docents, studentiem ir jātaisa šādi objekti sabiedriski. Mums iet pa programmam. 2. kurs tagad taisa citus darbus, 3. kurs. Katram kursam ir savu pienākumu, savu darbu. Un jāaiziet visu tā skolu. Mēs projektējam skolas, projektējam starp vecām mājām Rīgā lielās dzīvojamās mājas, projektējam viesnīcas. Šī gadījumā sabiedriski būve tā būs. Topošie arhitekti apskatīja esošo būvi pilsētas centrā un veica fotofiksācijas, lai tālāk veidotu dažādas vizualizācijas tam, kā šī ēka izskatīsies. Mēs projektēsim to teritoriju, lai tas labi izskatītos tā kā kopējā kontekstā. Tāpēc, laikam, vajadzēs nojaukt to lielo veco pasta ēku, ja, un uztaisīt kaut ko stilīgāku, laikam. Tev jau ir kāds redzējums, kā varētu iedarēties pilsētā šī ēka? Kaut kādas domas jau ir, skices arī. Un apmēram? Apmēram. Jā. Laikam, tā īsti, laikam, nevarētu pateikt, bet, kaut kādas tikai domas pārsvarā par ārējo izskatu un viss. Kaut kādu, piemēram, stikloto fasādu varētu uztaisīt. Studenti atzina, ka šāda pieredzes apmaiņa starp viņiem un jau profesionāļiem attīsta radošo domāšanu, lai īstenotu būvprojektus. Gan arhitekti, gan topošie studenti apskatīja arī vairākus citus Talsu pilsētas būvobjektus un atzinīgi tos novērtēja. Principā ļoti patīk šī vieta, jā, ļoti saulaina vieta. Un šīs konstrukcijas īpaši te man ļoti patīk. Piemēram, kā izskatās tas sijas, kuras ir redzams caur stiklu, jā. Viss ir ļoti tā spīdīgi, tā kā daudz gaismas. Tas, kas ir noticis ar Talsu ielām, ir tāds patīkams pilsētas pārsteigums, jo vienkārši ielu struktūra ir sakārtot. Tas, kas ir noticis ar šiem sporta kompleksiem, ka jums ir viena no arhitektoniski skaistākām skolas sporta zālēm visā mūsu valstī. Un arī šis jaunais kultūras centrs, estrāde, promenāde, tie ir objekti, kas katrā ziņā rāda, ka mēs sakārtojam savu dzīvi. Topošo arhitektu izstrādātos projektus par Talsu pilsētainavas attīstību būs iespējams apskatīt aprīļa vidū Rīgā mākslas dienās. Un, lai ieinteresētu skolēnus studēt arhitektūru, drīzumā Talsu 2. vidusskolas un valsts ģimnāzijas skolēni dosies pieredzes apmaiņā, lai apskatītu, kā top šie jaunie projekti Rīgas Tehniskajā universitātē. Eva Jurčenko, Juris Rudaks, Talsu televīzija.